Aiz šīm skapju durvīm aģenta Muša vairāk kā 10 gadus slēpa savu mīļoto vīrieti. Jaunā Rīgas teātra izrāde Muša ir stāsts par notikumiem, kas risinājās otrā pasaules kara laikā, tepat Igaunijā. Varbūt tas arī varēja notikt Latvijā. Jebkurā gadījumā mīlestība un kaislība uz šiem vēsturiskiem notikumiem izvēršās īpaši traģiski. Somijā pazīstamās rakstnieces Sofijas Oksanenes romāns Attīrīšanās ir iedvesmojis latviešu režisoru Inesu Mičuli un rakstnieci Andru Neiburgu radīt dramatizējumu traģiskam stāstam par kaislībām, kādā nomaļā Igaunijas ciematā otrā pasaules kara laikā izrādē Muša. Stāsts nav par vēsturi, bet par cilvēku attiecībām uz vēstures fona. Taču šīs attiecības un tā traģēdija, kas notiek, noteikti ir notikusi uz vēsturiskā konteksta fona. Un tas ir devis daudzām traģiskām lietām notikt pamatu. Stāsta centrā kādas sievietes Alīdas trūdzīve, ko plosa apslāpētas jūtas, pretrunīgs raksturs un vēlme izdzīvot laikā, kad šķietam pasaulē būtu jāsabrūk. Nodevība, godīgums un pielāgošanās – tie ir galvenās varonas dzīves raksturīgākie jēdzieni. Viņas tai rīcībā ir daudz ko noteicis. Tā ir jaunība, tās ir emocijas, tās ir raksturs. No vienas puses un otras puses ļoti sarežģīts laikmets, sarežģīti apstākļi vēsturiskie. Tajā laikā, kad kaut kas briesmīgs notiek, piemēram, karš, cilvēka dzīve jau turpinās, dzimst bērni, cilvēki iemīlās un šķiet, ka tās ir mierīgam laikam paredzētas norises. Un tādēļ apzināti tā mierīguma atmosfēra šeit arī tiek saglabāta. Mušā ir noskaņa jaunā Rīgas teātra aktieru spēles stila labākajās tradīcijās. Sadzīviskas darbības, smaržas un sajūtas skatītājiem liek apjaust lauku mājas mieru un laiku, kādā stāsta varoņi dzīvojuši. Īpaši akcentēta ūdens nozīme. To izrādes laikā lej, izlej un pārlej vairāk kārt. Izrādē darbojas teātra zelta sastāvs. Baiba Broka, Gundars Āboliņš, Inga Alsiņa, bet galvenās varonas sarežģītums uzticēts Elitē Kļaviņai. Iekārot savas māsas vīru, izsūtot konkurenti nevēlamo uz Sibīriju, aprecēt savas tautas ienaidnieku, nosmacēt savu mīļāko, visas šīs traģēdijas jāizdzīvo vienai igauņu sievietei, kuras liktenī ir iejaucies karš. Šis bija tas gadījums, kas spēlēja un mēģināja to lomu veidot pa tādiem gabaliņiem. Viens nāk kaut kāds dzīves posms, un tad ir kaut kāds tas lēmums, ko viņi pieņem, tas liekas tajā brīdī vienīgais iespējamais, un tas savukārt noved pie kaut kāda nākamā. Un tāpēc tādās kategorijās laba vai slikta, es par viņu pat nebiju līdz šim domājis, tagad vajag to visu rezumēt. Neskatoties uz sprēgo sižetu, izrādes varoņu darbībās jaušāms ziemeļniecisks vēsums un nesatricināms raksturmiers. Iespējams, tas stāstu padara par vietējai mentalitātei saprotamāku un apstiprina teicienu par kluso ūdeņu dziļumu.